Kas par idiotiem Latvijas valsts pārvaldē izdomāja to, ka 7 no rīta ir jāterorizē cilvēki ar skaļiem ārkārtas situācijas paziņojumiem telefonā par to, ka februāra vidū būs sniegs un par to, ka ziemā būs -20 grādi. Viņi ir pilnīgi idioti. Kāpēc cilvēkus terorizē tādiem paziņojumiem? Ir taču laika ziņas, telefonā rāda, cik grādi būs un kāda laika apstākļi tuvākajās dienās. Kāpēc ir jāterorizē cilvēki 7 no rīta ar skaļiem signāliem? Varbūt tas ir ar nodomu veicināt sirdstrieku vājiem cilvēkiem un veciem slimiem cilvēkiem. Varbūt tas ir īstais mērķis. Ko tu par to domā? Komentē, dalies.